Sveicināti mūsu avotu izpētēm! Šodien mēs noslēdzam stāstu par Rīgas pulvertorni. Skatīsimies, kas ar to notika 20. gadsimtā un līdz pat mūsdienām. Mums ir fragments no raksta Pulvertornis Rīgas sargs cauri laikiem un uzdevums izsekot tam torņa pārvērtībām, kopš tas kļuva par muzeju. Sāksim? Jā, labprāt. Un tas sākās ar tādu būtisku pavērsienu. Tornis nonāca nevis vairs vācu studentu korporācijas, bet gan jaundibinātā Latvijas kara muzeja pārziņā. Tas, protams, nozīmēja, ka tas kļuva publiski pieejams, bet iekšpusē, tur gan viss mainījās gandrīz līdz nepazīšanai. Jā, avots tieši to apraksta, ka pazuda tā iepriekšējā greznība, tās vitrāžas, mēbeles, esot vienkārši, iznīcinātas. Tā rakstīts, jā. Pat tie sienu gleznojumi ar viduslaiku bruņiniekiem aizklāti ar apmetumu. Vienkārši pazuda zem tā. Kas tad nāca vietā? Vai tā bija tikai tāda, praktiska pielāgošana? Es teiktu daudz vairāk. Tā bija tāda apzināta, telpas pārdefinēšana. Pēc apmešanas mākslinieks Krūmiņš radīja pilnīgi jaunus zīmējumus, jau ar latviešu vēstures motīviem. Piemēram, vestibulā, tur, kur bija tas vācu bruņinieks, tagad parādījās sens latviešu karavīrs ar tādu patriotisku uzrakstu. Kaut kas par tēva asiniem un mūsu zemi. Šī ir mūsu zeme, patieši mūsu, jā, ļoti spēcīgi. Tieši tā. Un citas freskas attēloja senos pilskalnus, tā kā ievadot muzeja pirmo nodeļu, tāda simboliska latviskās identitātes ienākšana tornī. Skaidrs. Un tad jau muzejs ātri vien piepildīja visu torni, vai ne, ar ekspozīcijām? Jā, rakstā minēts, ka dažādās zālēs izvietoja visu, ko pilskalnu modeļus, tad viduslaiku ieročus un formas tērpus tajā bijušajā virtuves telpā, 1905. gada revolūcijas ieroču bijušajā bufetē, tad nodeļas par strēlniekiem, par brīvības cīņām, visur kaut kas bija. Un pat tā Beļģijas kolekcija, jā? Jā, bijušajā paukošanas zālē. Tas bija Beļģijas valdības dāvinājums. Tātad diezgan piesātināti viss bija. Bet acīm redzot ar torņi vien? Nepietika. Un te stāsts kļūst vēl interesantāks. 30. gados parādās ideja par jaunu, lielu ēku blakus. Kā tas, saskanēja ar to laiku? Tas bija Kārģa Ulmaņa autoritārā režīma laiks. Ar to ambīciju pārvērst, kā teica, veco vācu Rīgu par jaunu latvisku Rīgu. Tāpēc jau Vecrīga jau daudz viet nojauca vecus kvartālus. Un muzeja kurators, ģenerālis Jānis Balots, viņš atbalstīja to ideju, ka vajag attīrīt laukumu pie torņa, jaunbūvē. Un kāda tā jaunbūve bija plānota? Arhitekts pulkvedis Artūrs Galindoms izstrādāja projektu. Tāda iespaidīga sarkano ķieģeļa ēka ar modernām betona detaļām karnīzēm, pilastriem, tādiem kā plakaniem stabiem pie sienas un karavīru cīļņiem, reljefiem. Mērķis bija radīt ansambli, kas, harmonizētu ar veco torni. Bet šis harmonijas vārdā kaut kas tika arī upurēts, vai mi? Diemžēl, jā. Rakstā minēts, ka nojauca to skaisto neogotikas stila frontonu, to grezno trīsstūri virs vecās ieejas ar balkonu. Tas pazuda. Toties jaunās ēkas pagrabā pat plānoja izveidot seno latviešu svētvietas rekonstrukciju. Tas atkal parāda to laika ideoloģiju, savienot seno ar jauno latvisko. Un jaunā ēka esot bijusi tik grandioza, ka pat apsvēri nojaukt blakus esošās Jēkaba kazarmas? Lai labāk redzētu. Jā, tādas runas bija. Bet tad, protams, iejaucās vēsture. Otrais pasaules karš šos plānus apturēja. Un viss mainījās. Kara muzejs bija spiest izvākties. Un kas tad notika ar ēku? No 1945. līdz 1953. gadam tur darbojās Rīgas Nahimova jūras kara skola. Tāda īpaša mācību iestāde zēniem, bieži vien karbāreņiem. Muzeja zāles kļuva par klasēm. Un eksponāta vietā kuģi modeļa. Tieši tā, kuģi modeļi plauktos. Un te parādās tas, negaidītais stāsts par Džeimsu Patersonu. Tas gan ir kontrasts ar visu to militāro. Patiešām interesants likteņa pavērsiens, vai ne? Tieši šeit mācījās tas tolaik Padomju Savienībā ļoti populārais melnādainais puika, Džeims Patersons. Viņš bija bērna zvaigzne no filmas Cirks. Un Rīgā viņa pat apciemoja slaveno aktrisi Ļubova Orlova. Viņa tā kā ekrāna māte. Bet šī skola pastāvēja tikai 8 gadus.
Un pēc Nahimovas skolas telpas jau tukšas nepalika, es pieņemu. Atkal jauna ideoloģiskā ievirze. Var teikt, ka jā. Principā katra vara centās šo vietu pārrakstīt pēc sava tēla un līdzības. No 1957. gada šeit iekārtojās Latvijas PSR revolūcijas muzejs. Atkal militāri eksponāti, dokumenti, ieroči, diorāmas. Bet nu jau ar padomu naratīvu, protams. Bija pat Veila Jeņina piemineklis. Daudzi rīdznieki šo muzeju noteikti atceras. Un tad jau pēc neatkarības atjaunošanas. Beidzot atgriezās Latvijas kara muzejs. Tātad, ja mēģinām tā kā apkopot, šis tornis ir kā tāds spogulis, tajā redzamas visas tās 20. gadsimta lielās varu un ideoloģijas maiņas Latvijā. Precīzi, no tās vācu korporantu greznības, cauri latviskās identitātes meklējumiem, tad Ulmaņa laiga ambīcijām, padomju militāro un ideoloģisko kontroli, līdz pat neatkarības atgūšanai. Tornis un tā piebūve ir, pieredzējuši visu, un tas joprojām stāv. Viena no vecrīgas dominantēm. Rakstā arī minēts, ka nākotnē plānota vērienīga restorācija. Bet tas ir fascinējoši, ko jūs pieminējāt par to 1928. gadu zīmējumu. Jā, tas ir neticami. Kādā Rīgas avīzē bija nākotnes vīzijas zīmējums debeskrāpļa Rīgā, estakādes, bet līdzās tiem visiem joprojām stāv pulvertornis. Tas tiešām liek aizdomāties, kādu lomu šis senais Rīgas sargs spēlēs nākotnē, tajā arvien mainīgajā pilsētvidē, un kādus stāstus tas vēl stāstīs? Domu, ko paturēt prātā.